Pēdējoreiz tikāmies pirms pandēmijas vai pandēmijā? Mēs tikāmies pandēmijā, protams. Arī tagad ir pandēmija. Kad beidzās pandēmija? Pandēmija jau beidzās, man liekas. Beidzās. Pāris gadus, ne gadu, Cilvēkiem nerūp divus. vienkārši, bet tā jau viņi eksistē. Es teiktu, ka mēs divus kaut kādus neesam neko darījuši. Divu pusi. Man liekas, kaut kas tāds. Nē, bet ir pandēmijas laikā, jā, tāpēc, ka sākam jau 19. ne 20. gadu vasarā. Un, jā. Tu esi sasniedzis Tā savu visas galamērķi. intervijas ir būtībā tapušas. Esam klāt. Nu, kur mēs esam, ko mēs darām? Mēs esam Rēzeknē. Mēs ejam joprojām pie Ilmāras Dreļa. Mums tur jātiek. Par visu, ko nē, bet par tradicionālo deļu. Kas ir noticis pasaulē un Ilmāras dzīvē. Jej! Tātad, esam šodien pie Ilmāra Dreļa. Jā, labdien! Nu, Ilmāra, ķersimies zirgam pie lietas, pie ragiem, nē. Nē, bulim pie ragiem. Bulim pie ragiem. Zirgam sakos. Jā. Nu, pastāst par sevi, no kurienes tu esi, un kā tu nonāci pie dejošanas? Jā, esmu no Viļāniem, dzimis Viļānos 1968. gadā, 24. decembrī. Un pie dejošanas es nonācu ļoti interesantā veidā, jo tas jau bija apzinīgā vecumā, kad man bija 16 gadi. Jā, 16 gadi, tur skolas laikā bija kaut kādas sporta dejas piedāvāju, bet es uz tiem pulciņiem negāju. Varbūt tāpēc, ka man... Kur tas bija? Viļānu vidusskola, jā. Varbūt tāpēc, ka man mamma ļoti agri nomira, man bija 7 gadi, un nebija, kas man beigi tā vadā uz tiem pulciņiem un pieskata un piespiež. Vairāk es dzīvojos pa frizētavu pie tantes, kas bija Viļānos friziere, un pēc skolas es gāju pie tantes, jo tētis bija ugunsdzēsējs, kurš strādāja Rēzeknē. Nu labi, jā, tas ir tā. Un pie dejas, tad, protams, tas jauniešu vecums un diskotēkas, un tikko breiks parādījās, un man patika breikot. Un kā es smējos, ka mani uz tautas dejām, uz tautas deju kolektīvu vadītāji, kas vēl tagad strādā, ir Lūcija Kukaine, ieraudzīja. Mani uz tautas dejām savāca no grīdas. Tā kā vāļājos pa grīdu, tas ir breikot. Tu arī biji, tā kā tu darīji to? Jā, tā kā te viņa man piedāvā, saka, tur dejo, varbūt nāc padejot. Jā, tā es aizgāju dejot, tagad agrāk viņš bija Rēzeknes rajona kultūras nama deju jauniešu deju kolektīvs, bet tagad viņš ir deju kopa Austra jauniešu, kas vēl tagad darbojas. Jā, viņa man savāca, ja piedāvāja, es piekritu, aizgāju, tā manas dejošanas, deju prasmes caur tautas deju prizmu, tagad ir tā skatuviskā tautas deju prizma, iesaistījos tautas dejās, un tad pirmā tāda nopietnā skata bija 85. gadā pavasarī, kad mēs tur uz svētkiem mēs tikām, bet mani paņēma dienēt padomju armijā. Un tad īstenībā mana pirmā horeogrāfijā tapā dienestā, kad bija kaut kādi oktobra svētki vai kaut kādi svētki, kaut kas novembrī bija tur. Jā, nav svarīgi, jā. Tie padomju svētki bija, un tad mēs vienu, jo agrāk bija kā, agrāk mums vajadzēja dejot visas brālīgo republiku dejas. Labi, ne visu, bet to, ko var. Tie bija Ukraiņi, lietuvieši, igauņi, krievi, baltkrievi,
Bet tas ir dziesmu sēkos vai vispārīgi? Jā, arī bija. Arī tur, ok. Jā, bija jābūt tiem vairākiem tērpa komplektiem, igauņu, baltkrievu, krievu, nu, jau tādi jau, kuri labāk dejotiem bija ukraiņi, jo ukraiņiem bišķiņ jautrākas dejas. Nu, lūk, un tad armijā uz tiem svētkiem, ar ko nodarbojies? Deju kolektīvā, viss skaidrs, davai. Tad mēs ar vienu džeku no Volgogradas uztaisījām ukraiņu gopaku, divi tā dejojām tam bataljonam. Tas bija tāds, tagad atceroties, tāds smieklīgs pasākums, bet tas bija variants, ka mēs varējām tikt ārā no tās, armijas obligātajiem pasākumiem, iet uz kultūras namu, lai mēģinātu un kaut ko darīt. Kur tas bija? Tas bija Latvijā tev? Nē, es dienēju Ukrainā, Pavlogradā, tas ir starp Doņetsku un Ņepropetrovsku, kur tagad tā kara darbība notiek, un mani uz mācībām, tā laikam, jā, Učevka krieviski, uz mācībām aizsūtīja Piemaskavā Elektrostaļu, ir tāda, jā. Jā, tā bija pirmā. Bet tu biji par tādu horeogrāfijas veidošanu jau pirms tam domājis, vai tas bija tev tā kā pirmā pieredze, ka to darīt? Tā bija pirmā pieredze, ka man vajadzēja sevi pārlaust, jo viņi saka, tad uztaisiet deju, jo tas, es esmu tikai dejotājs, tautnieku kolektīvā, un uztaisīt deju, labi, davai, Savā ziņā tā... Bet man bija burkāns padzīvoties pa kultūras namu. Jā. Tad mēs varam pateikt, paldies padomju armijai par to, ka tu esi sācis koreogrāfu gaitas. Jā, varētu būt. Un pēc tam, kad mēs jau bijām Ukrainā, kad jau pēc tās džekas, tad Ukrainā, tad tur džeki mūsēji, mēs tur no Latvijas vairāki bijām, bija viens, kas pa to kultūras dzīvi arī darbojās. Tur tie pūtēji, kas tur tik nebija. Un arī tur prasīja vienā jaunā gada svinībās arī uztaisīt kaut ko, breiku, protams, un tad tur es vēl nobreikoju. Un tad atgriežoties atpakaļ, tad es apprecējos ar Ingu, toreiz Kozlovu bija, kas dzīvoja Lūznavā, un tad Lūznavā arī mēģināja, tur bija ļoti interesanti, tur bija tā, kad Lūznavas, jeb toreiz Glužņevas lauksaimniecības tehnikumā darbojās ļoti labs deju kolektīvs, kas bija viens no labākajiem rajonā toreiz, ko vadīja Genovefa Batarevska. Un paralēli viņai es tā kā, biju gribētāji dejot, tā apmēram bija vidējā paudze, un tad mēs norganizējām savējo kaut kādu. Lūznavā, jā. Un arī senioru kolektīvu, bet tur tā kaut kā, it kā gribēja, bet līdz galam nesanāca. Bet toties tagad ir Lūznavā senioru deju kolektīvs, kas ļoti labi darbojas. Un paralēli tam visam pasākumam Genovefa Batarevska mainīja savu dzīves vietu uz Kaunatu un gribēja mest mieru laikam tam. Viņa arī bija sporta skolotāja un tehnikumam un aizgāja projām. Un līdz ar to tas kolektīvs, kas viņai bija ar ļoti labu bāzi, viņa bija tā, kas mācīja uz skatuves uzvesties tā, kā pieprasa, kas pieprasa? Pieprasa noliktās normas. Un tad tie dejotāji tur, tad nāca pie manis un veidojās tā jauniešu grupa pie Lūznavas tehnikuma. Cik gadi tajā laikā aptuveni, un tas kuri gadi tagad ir? Man cik gadi? Tenī brīdī sanāk par cik gadi? Man ir 21, 22. 20, ok. Kaut kur tā pēc armijas, un tad es sapratu, ka tas mani interesē. Tad es aizgāju uz neklātienē kultūrdarbnieku tehnikumā uz horeogrāfiem. Horeogrāfs, tur deju kolektīvu vadītājs laikam bija.
un kluba vadītājs. Tad brītiņu vēl pastrādāju Lūznavā par kluba vadītāju, kas, man nē, tas tomēr nav manējais tāds tie pasākumi veidošana. Lūk, un tā ieinteresēja, tā deja, jā. To, ko mums tur pasniedza, arī arvien vairāk mani piesaistīja folklora kā tāda, kāpēc jādejo ir tā, kāpēc jādejo šitā. Un tad radās jaunās choreogrāfijas, jau pirmās tādas nopietnās, un kas bija pamatotas, teiksim tā, tās mācīšanās rezultātā. Es sapratu, ka man nepatīk to, ko liek dejot speciāli, priekš svētkiem. Kaut kas man tur nepatika, un es gribēju dejot tā kā es gribu. Un tad pamazām sākās apzināšana to, pieredzējošo cilvēku apzināšana, ko viņi ir dejojuši, kā viņi ir dejojuši. Un par to apkaimi no sākuma apkārt Lūznavai, tad man ir radinieku pilns, kuros es arī intervēju. Jo, tu esi devies ekspedīcijās, respektīvi, jā. Un agrāk balles, teiksim, man tētim bija 2 brāļi, 2 māsas, kuri visi spēlēja akordeonu, ermoniku, un tās balles notika tā, kurš, ja kāds nolūs, nākošais ņem spēlē ar visām dziedāšanām, ar dejošanām. Es vēl esmu no tās paudzes, kas ir pieredzējis, ka laukos vienkārši tās balles notika tādas, kādas viņas, ko mēs tagad saucam par folkloru, laikam tā. Kas ir, jā, laikam. Ka vienkārši paši spēlē, paši. Jā, un visas vecās kāzās arī tur uz otro dienu tur tā viltus līgavas, ieskaitot visas izdarības, arī čigāns, arī vispārējo. Lūk, un tad tā interese radās, tad tur es mēģināju tur apkopot. Arī kopā ar Gunāru Strodu es atceros, ka mēs braucām no Lūznavas uz Zeļenapoļi, kas ir pie Rāznes netālu to kadriļu, un es vienmēr to kā piemēru lieku tad, kad es stādu kādam kolektīvam deju. Un tad viņi prasa, kāda tur polka ir šitā jālec vai šitā jālec. Un es kā piemēru stāstu, ka, un tajā Zeļenapoļas, ka mēs to kadriļu rakstījām, bijām ekspedīcijā, tad bija baigi jocīgi, kad, un tagad jādejo polku. Tagad viens parāda, un tad dejoja šitādu polku, un tagad pārējie, kas sēž blakus, saka, pagaid, ne šitādu polku, ir jādejo tāda polka. To Anģeta Vero saka, pagaid, draugi, ne tāda. Un tas nozīmē, ka to polku paveidu ir bijis tik daudz, un viņi nekad nav skatījušies uz blakus esošo dejotāju, viņi dejoja savu polku, kādu viņi izjutā. Tu domā, katrs cilvēks? Jā, attaisnojot muzikālo materiālu, un katram ir taisnība, tā kā tur pa tām polkām. Tad tu esi bijis ekspedīcijās, vākt šos choreogrāfijas materiālus, bet vai tu pētīji arī arhīvos, esi gājis pētīt, vai tu vadies vairāk pēc, teiksim, tādus, lai kaut kādu jaunu redzētu vai kaut ko sev vēl nepazītu, tu tīri tikai no tām savām ekspedīcijām smelies tādus? Es vairāk no ekspedīcijām. No arhīva kaut citu ekspedīcijām tu vajag... Nē, jo man ir bijis tā, kad bijis saskarē ar cilvēkiem, kas ir sēdējuši arhīvos, un tādā veidā es arī kaut ko no arhīviem, jo tur jau... Pastiepināt, respektīvi, cilvēks, kas ir bijis ar viņu. Jā. Netieši, bet ir. Jā. Lūk, es tikai paturpināšu par to Zeļenapoļu, un tad no tās Zeļenapoļas man tās kadriļas iespējā man radās Lūznavas dancis, ko iekļāva, ko pateicoties, mēs piedalījāmies jaunatnes skates, jaunatnes skates deju, jaunatnes skates notiek
Latvijā, un tad mēs aizbraucām, viņu parādījām, un Imants Magoni paņēma. Tas ir TDA kontekstā vai tas ir Franču kontekstā? TDA, nē, tas ir, es visu laiku staigāju pa tādu naža asmeni. Starp divām pasaulēm. Jā, starp divām pasaulēm, kur ir tā skatuviskā pasaule, kas prasa diktē savus noteikumus vairāk tā laikam, un tā etnogrāfiskā pasaule, kas ir tāda uz garšu, tur ir vai nu nav, tur redzi, tur blefa nav. Tur neblefo, jā. Tur redzi, vai ir blefs uz skatuves vai nav uz skatuves blefs. Un es tādā veidā arī mēģinu kaut kā to. Tad, būtībā te nav bijis tāds brīdis, ka tu pārslēdzies no viena uz otru, tu visu laiku tā kā paralēli kaut kādā ziņā dzīvoties. Man ir paveicies, jo tos pašus dančus ar to kapelu Džiga, jā. Mēs spēlējam arī dančus, un tur ir Sandra Stare, kas ir Vītera vadītāja, kur mēs dalāmies arī ar pieredzi par dančiem, kādi danči. Bet ir kāds brīdis, ka tu vairāk tieši uz dančiem pārslēdz, ja tu saki, ka tu sāki vairāk tieši uz skatuvisko deju, bet, teiksim, bija kaut kāds brīdis, kaut vai tie šo Lūznavā, kad vai kaut kad, kad tu vairāk tieši uz dančiem gāji, tādām, tādu tradicionālo deju, vai baigi... Redzi, tas ir, nezinu, vai visiem, es par visiem nevaru atbildēt, bet tas iet paralēli. Ja tu esi apritē, tad pirmā daļa ir skatuviskā daļa, un otrā daļa ir danču daļa. Ja tu brauc kaut kur uz festivāliem, bieži vien ir tā, kad ir, tur koncerts beidzās, un tagad katrs savu tradicionālo kaut ko parāda. Un tas viss nāk tādā... Diezgan paralēli. Jā. Okay. Kā ir tu arī tagad uz danču pasākumiem, tādiem tradicionālākiem dejas vai... Es neesmu bijis sen, godīgi atzīšos, sen neesmu bijis, bet tur, kur es esmu bijis, es redzu, ka kā dzīve diktē arī savus noteikumus, kaut kādā veidā jāizdzīvo. Nevar tik visu laiku kā tauradīts dejot. Esmu bijis un man fascinē tas, kad dod drosmi un iedvesmu skatoties uz jauniešiem, kuri nebaidās improvizēt, kur ir riktīga improvizācija arī tiem pašiem dančiem, izmantojot par pamatu kaut kādu jau noteikto, un viņi vienkārši gan satvērienos, gan griezienos, aptvērienos to soļu kombinācijās arī improvizē, protams, attaisnojot mūziku. Jā, un par to Lūznavas dansi, un to Lūznavas dansi mēs nostatējām tajā jaunatnes deju skatē ar Lūznavas kolektīvu, un tad Imants Magoni paņēma viņu deju svētkos Latgales programmā, un no tā laika, man tā liekas, es tur esmu visu laiku, vai nu kā dejas autors, vai nu arī kā virsvadītājs. Jā. Un tad gāja tie laiki, nāca tie laiki, kad Lūznavā tie studenti beidza, un paralēli es sāku strādāt arī pedagoģiskajā institūtā, kas bija Rēzeknē, kur sievas māte bija mācību daļas vadītāja, bet tas laikam tāpēc arī tu tiku, jā. Jā, un pie tā pedagoģiskā skola, kas pārtipa par skolotāju institūtu, un jau pie skolotāja institūta bija daudz, kas brauca tādā Lūznavas kolektīvā, arī dejoja daudzas meitenes no pedagoģiskās skolas. Un tāpēc mēs pamazām pārvācāmies uz Rēzekni, un tad Rēzeknē tas atkal kolektīvs, un tad vajadzēja meklēt nosaukumu, un tad es šķirstot vienu katūļu dzēvi, atradu Bādiņu Dziga.
ko nozīmē deja, dejot, džigot, un tas nosaukums, jā, par to nosaukumu. Bet tas ļoti ātri tajos laikos, kaut kā tie 90. gadi, baigi strauji mainījās tie visi notikumi. Un tanī laikā tad tur radās vēl tur jaunas choreogrāfijas, tad programmiņas vajadzēja veidot un tā tālāk. Un 91. gadā izsludināja starptautisko folkloras deju festivālu Sudmaliņas, kur bija noteikums, ka ir jābūt ar dzīvo muzicēšanu. Un tad vēl pirms tam drusku kaut kā tur es mēģināju arī, jo es gribēju, lai būtu muzicēšana, jo es zinu, kā mani senči ir ne jau magnetofonu slēdze, jā. Labi, pilsētā var būt plates atskaņoja tur frančus un tā tālāk, bet pie manis ņēma akordeonu un garmušku rokā, un sitamie instrumenti bija viss, kas atrodas uz galda, kas skan, ieskaitot kājas, ka gribējās to dzīvo muzicēšanu. Un šis folkloras deju festivāls Sudmaliņas iedeva tādu impulsu, lai ne pat pendeli, kā ir jābūt tai kapelai. Un tā atkal paralēli kaut kā mēs ar Ingu vadījām vienas zelta kāzas, kur spēlēja igauņi. Igauņi bija par muzikantiem, un tad mēs ar igauņu pāri iepazināmies ar Gunāru Igauni un Rasmu Igauni, kuri arī jau tanī laikā viņi bija sēdējuši arī folkloras krātuvē, lai izdotu to grāmatiņu. Pirmā bija Zīdi rudzu varpā, nezinu, dzeltenā krāsā, labi. Jā. Un tad mēs ar viņiem sadraudzējāmies, mēs bijām uz viena viļņa, un tā radās kapela Dziga, kur bija igauņi, kur bija no muzikas skolas sarunājāmies tur vijolnieci, arī Sandra Stare iesaistījās, kādā veidā, es pat neatceros, bet tā tas bija, jā. Un tad radās arī kapela Dziga, un no tā viss izrietošais, ko igaunis rakstīja mūziku, ļoti pietuvinātu tautiskajai, kur es arī darbojos tajā kapelā. Un es veidoju dejas, un tā tas aizgāja tā Dzigas vārds ar tādu rīktīgu. Un pateicoties, es domāju, ka šim folkloras deju festivālam Sudmaliņas, kur arī pat Uldis Steins, kas vadīja Vektoru, Rīgā laikam tos mūziķus nav tik viegli dabūt. Un viņam pašam vajadzēja arī pie bungām stāvēt. Bungas sita, to es atceros, ka tajos koncertos. Tas bija tāds riktīgs, tāds foršs sākums, kas saistās gan ar to vidusceļu, jā, ka tu esi skatuviskais, gan tu esi folklora un tie danči visi. Jā. Aha, un pēc armijas es vēl, kā parasti pēc dienesta padomju armijā, džeki nezina, ko viņi grib, ja? Un es aizgāju uz 0. kursu uz pārtikas tehnoloģijām uz Jelgavas lauksaimniecības akadēmiju, tā viņi toreiz sauca. Un par pārtikas tehnoloģiju es nekļuvu. Man patīk gatavot, bet... Vismaz kaut kas? Jā, bet ņemot vērā tās 7 ķīmijas, ko tur vajadzēja zināt, ne, tas nav manējais. Un pa to gadiņu es paspēju padējot. Tu vienu gadu mācies tur vai cik ilgi mācies? 0. kursiņš ir, pirms 1. kursa ir 0. kurs, agrāk bija, tagad laikam nav. Tas ir speciāli tiem armijniekiem, arī ir jaunietes bija, kas tajā 0. kursā tevi tā kā sagatavo priekš tā, lai tu varētu iestāties akadēmijā, un tur arī nav vēl teiks, ka tu iestāsies. Bet es pa to laiku paspēju padējot tautas deju ansamblī Nākotne,
bija pie nākotnes tautas deju ansamblis Nākotne, tad es vēl paspēju padejot tajā fakultātes kolektīvā, kur iesaistījās Gaudāmus tajā kustībā. Nu jā, pa Jelgavas arī esmu padalījis. Gaudāmus kā Gaudāmus studentu, studentu... Jā, Baltijas valstu dziesmu un deju. Pats esmu piedalījies, dzirdu, par ko tu runāji, jā. Tie garie nosaukumi, jā. Bet tas festivāls Gaudāmus, jā. Jā, tad tur vēl es biju padarbojies, jā. Nu, lūk, un te mēs nonācām pie tā, kad jau ir kapela Dzigā, ir deju kopa Dzigā, kur bija arī bija gribētāji un nāca un dejoja. Mēs dejojām, protams, lai piedalītos deju svētkos, tev bija jāzina tas repertuārs, ko tev piedāvāja. Un veidoju savas dejas, tādas, kādas man patīk, un visu laiku meklēju, pat līdz šim brīdim meklēju, veidojot dejas arī, kāpēc dara tā un ne savādāk. Kāpēc? Bet atbildi pagaidām man ir viena, ka attaisnojot to muzikālo materiālu, tā to dara. Bet ņemot vērā, ka pirmais ir bijis skaņa, un tad kāpēc tā skaņa ir tāda? Man ir ļoti daudz dziļi jautājumi. Jā, es tā arī mēģinu viņus... Tu pieminēji par Dzigu, jau sāki runāt, man bija jautājums arī par Dzigu tev, tāpēc varbūt uzreiz par šo kapelu konkrēti. Respektīvi, tātad tu spēlē kapelē Dziga. Jā. Par to, tātad kā tu sāki spēlēt, tu viņu dibināji, bija viens no dibinātājiem, tad, respektīvi, tu spēlēji gan jau plēšu instrumentu kādu. Jā, man bija divas dūdas, tu domā par harmonikām tagad, jā? Kādu instrumentu tu spēlēji Dzigā, un tad Dzigas kontekstā divi jautājumi, kādu instrumentu īsti spēlē, vai kādus, un kā izvēlas repertuāru, ko jūs spēlēsiet? Wow. Tagad, toreiz it kā noteicējs bija Gunārs Igaunis, bet mēs ļoti ciešā sazobē strādājām ar to, ko tur spēlēt un kā tur spēlēt. Viņš veidoja tās apdares dziesmām, es centos pietuvināt to folkloras materiālu, kustību folkloras materiālu priekš skatuves, bišķiņ kaut ko zīmējumu pamainot un tie pāru skaiti. Tu vēl vari atkārtot? Tātad, ko tu spēlē kādu? Vai kādus instrumentus? Un atkal par tām sūdmaliņām, kad tas 90. gadi bija ļoti strauji, tur arī Latvijas mērogā arī prāta vētra radās, kas tur vēl tur ļoti daudz, kas uzplauka. Jelgavā tu tieši tad, laikam sanāk, ka tu biji? Jā, bet prāta vētras vēl neprasam. Viņa vēl bija pārāk underground. Jā, un... Vēlreiz varētu? Es jokoju. Un sudmaliņās, toreiz sudmaliņās, meloju. Mēs pirmais ir ko, dejotājs, es jūtu ritmu, es jūtu tempu, es biju bundzinieks. Protams, man patika arī dūdes. Es atradu sponsorus, kas nopērk man dūdes. Jansons man taisīja, man ir divas dūdes, kuras es sapratu, ka ja tu viņas nespēlē un ja tu viņas nekopji, bet tās bija tādas riktīgas ādas, bet nebija kā pūslis, bet sašūtais. Un līdz ar to tur viss garā, ja tu tur nesmērē pareizās smēres, lai tas gaiss nepazūd. Līdz ar to man dūdošana. Jā, es māku dūdu spēlēt, bet tas tā pāris reizes pat man radās viena deja Kāža goda solis, kas bija no sākuma ar dūdām, bet pēc tam mēs viņu Gunārs atradā tādu kāzu. Tas bija prototips. Es gribēju veidot deju Latgales, Gatves deju, bet Latgalē.
Un tā radās kāza goda solis, kur pēc tam Igaunis tur atrada citu ar vārdiem, kur dēvēnis, kur gūzāmis, bet tas ir atkal saistībā. Ernests Spīčs bija kadriļā, viņam bija kadriļā uz šiem vārdiem. Punceļu laikam, jā. Okay, jā. Tas viss tādā, es pat nevaru pateikt, kurš bija pirmais. Baigās sazūma tāda skopā. Jā, bet runājot par tiem mūzikas instrumentiem, pie skolotāja institūta piekabinājās Latvijas Universitātes filiāli. Un tad mēs, kā Latvijas Universitātes filiālis deju kolektīvs, startējām jau Gaudeamusā. Pirmais bija Gaudeamus. Un tajā Gaudeamus, kas notika tepat Latvijā, Ogrē, jā, Strots arī pie mums dejoja, Gunārs Strots. Mēs tur maucam, jaunieši, urā, aiziet. Un aizbraucām uz to Gaudeamusu, kur šoferis bija Eduards Klints. Eduards Klints toreiz bija mazajam tam Paziks, laikam viņu sauca, tam autobusiņam, ko no universitātes, viņš bija par šoferi autobusu, viņš bija piekabināts mums, un te viņš mūs tur vadāja, un pa to laiku, kad mums tur mēģinājumi, atnāca uz autobusu, viss skaidās. Ko tu dari? Es koklis taisu. Un te tikko saka, gribu iemācīties taisīt koklis, un vienas no pirmajām koklēm ir pie manis, Eduarda taisītās. Lūk, te par to muzicēšanu. Jā, un muzicēšana kā tāda man gribējās ļoti kokli. Es visu mācu. Es notis, ja vajag, es varu lasīt notis, bet es nelasu notis. Es bez notīm, es to, ko dzirdu, to arī spēlēju. Un iemācījos arī pats kokli spēlēt. Tā kā pateicoties Eduarda uztaisītajām koklēm, gan koklis, gan Jansona Dūdas, arī viens no pirmajām noteikti, kur vēl bija garām, gaiss garām gāja. Ja nekot. Lūk, un tad pamazām pārējo, ko mēģinu. Bet tas ir visu laiku, jābūt tev darbībā, to pašu ermoniku, tev visu laiku jāspēlē. Man ir ermonika, es māku dažus gabalus salasīt, bet lēnām, bet ja tu viņu neizmanto, tad jā, nesanāk. Prakses jautājums. Tas bija par mūzikas instrumentiem. Dzigas kapela vēl pastāv 2025. gadā 27. 2025. gada 28. Septembrī Dzigas kapela varēs sastapt Miķeļdienas tirgu Rēzeknē. Un tajā kapelā tagad es spēlēju mandolīnu un pārsvarā mandolīnu. Jā. Te mums ir tagad tas pāraudis ir cimbala, ir cītars, mandolīna, viole, ir kas stabulē. Mēs principā visi arī stabulējam. Mainās. Pielāgojas, respektīvi, jūs multi-instrumentāli esat. Jā. Okay. Bet tas otrā daļa tam jautājumam bija, kā jūs izvēlaties, ko spēlēt, teiksim, repertuāru ziņā? Kapelām? Jā. Redzi, tagad ir tas brīvvalsts laiks un ir kultūra kapitāla fonds, un tu raksti projektus un dabū kaut kādu naudu, un tev tā nauda ir jāatprečo. Jāatprečo rakstot. Visādi ir. Ir tā, ka tagad ir vadītāja Dace Balkāja, kurā arī vada folkloras kopas, dažas Kaunatā un Ratniekos, tepat pie Rēzeknes. Viņa arī tajā folklorā ir iekšā, un viņa arī meklē tagad jau digitalizēts ir krātuve, ir digitalizēta, nav tev jābrauc uz Rīgu, jāšķirstapies kapīša. Visi materiāli, un te viņa kaut ko atrod.
meklējot varbūt saviem folkloras kopām, viņi šitas forši, vai šito paņemam, kaut kas forši. Un, protams, man jau tagad par šiem gadiem jau 35, ne, vairāk, 35. Jā, par šiem 30 plus gadiem ir jau arī izstrādājies tāds domāšanas veids, kad es dzirdot to folkloras materiālu, jau domāju vairāk par skatuvi. Un kā deju kolektīvi izdejos to, kā veidot to choreogrāfiju, pietuvinātu folklorai, ko es arī eju. Šo ceļu es līdz šai dienai arī eju, cenšos vismaz. Labi, ir bijuši pasūtījumi darbi, kur tur bišķi savādāk jādomā. Runājot par vairāk pēdējiem gadiem, teiksim, vai un kā tu izvēlies iekļaut savās choreogrāfijās tradicionālās dejas elementus, jo, kā jau iepriekš runājām, ka tas nav vairs tik izplatīti, bet tavas rokas, tā teikt, tas vēl ir manāms. Un, jā. Man ir laimējies būt par Harijas Uvnas audzēkni. Viņa pēdējos dzīves gados un viņa nedaudzās lekcijas deva arī ļoti tādu lielu impulsu strādāt tā, kā to prasa kaut kāda attīstība, jo kā viņš teica, ka latvieši viņš par kumeliņu varēja 2 stundas runāt. Un tieši par to, kāpēc viņi iet tā, kāpēc ne savādāk un tā ļoti dziļi. Un viņš, kas man palika atmiņā, arī daudz kas palika atmiņā, kā latvieši arī, bet šajā gadījumā, es domāju, ne tikai latvieši, baltu ciltis, nezinu kādu vēl gudrāku vārdu izdomāt, ka dejoja attīstībā, ka sākās viss pa mierīgo, un tad tas attīstījās gan soļu kombinācijās, bet, protams, attaisnojot mūziku. Un arī ilgi viņš stāstīja, ka pirmais līmenis, ka tev kājiņa šita iet, tad ir kājiņa šita, tad kājiņa šita, un tad jau aiziet aulikšiem, ka tas tādā attīstībā. Un ņemot par pamatu kaut kādu folkloras deju, es arī cenšos, protams, tas ir mana interpretācija, kā tas varētu attīstīties dejā, kāda tā attīstība varētu būt kustībā uz noteiktu, bet viņai ir jābūt arī muzikāli attīstītai, lai kaut ko tur attaisnotu muzikālo materiālu. Lūk, vai gudrais kaut kas bija ieskrējis prātā. Un tai attīstība, tā ir mana... Tu esi gājis to skolu, un tas ir tas, kā tu interpretē to deju. Un to skatoties tagad, tos dančus, kur jaunieši ir, viņi to dara. Viņi neapzināti. Tā kā ir jau viss, labi, 3. danču vakars, piemēram, nometnēs tur 3x3 vēl kaut kur, jau 3. danču vakars, un atkal tūdaļiņš tagad, piemēram, un atkal tūdaļiņš tagad. Un viņi interpretē to pa savam, lai kaut ko neatkāpjoties baigi tālu no tā, kas ir īstais. Viņi arī, es saku, jaunieši ir tāds, katram choreogrāfam novēlu aiziet, pabūt dančos vienkārši. Vai tu paliec pie tā tradicionālā materiāla daudz vairāk, tad jā. Bet kā tev šķiet, nav tā, ka tāda skatuviskā deja, kas būtībā, kā mēs sākotnēji runājām, ka tas viss ir gājis diezgan paralēli, ka tagad jau tas iet diezgan tādas, ka tur šķirās tie ceļi diezgan ļoti, teiksim, tie skatuviskajai dejai no tādas tradicionālās dejas, vai tur vēl ir kopība diezgan liela tāda? Kopība varētu būt, tas ir atkarīgs no choreogrāfa.
cik viņš ir iedziļinājies gan muzikālajā materiālā, gan materiālā, kur šī mūzika ir spēlēta un dziedāta un kādos pasākumos. Tas ir atkarīgs no choreogrāfa. Bet ko šī sakarā, es nezinu, vai ir kāds intervētājs to teicis, latviešu skatuviskā deja, tā viņa sauksme, viņa vispār ir cēlusies. Agrāk viņa saucās Latviešu tautas deja, jeb tautas deju pulciņš. Ja? Tie lielie vīri, kas to visu regulēja, tas viss nāk no baleta. Viņi visi ir baletnieki. Viņi visi Žagata baletnieks, Magone baletnieks, Pura baletnieki, visi viņi ir baletnieki. Un tāpēc vēl līdz šai dienai daudziem kolektīviem es ar šo fenomenu skatos, arī gribu saprast, ko jums, un daudziem tiem deju kolektīviem, tiem dalībniekiem, viņiem ir svarīgi, lai būtu tā nostieptā kāja. Tur strādā kā šojmašīnas, viņiem ir vajag to klasikas iesildīšanos baigi daudz, un viņi pēc tā augst, lai es reizēm to nesaprotu. Viņiem tas sacensību gars varētu būt iekšā. Viņi visu laiku uz kaut kādas sacensību robežas dzīvo. Mēs esam labākie. Jā, un lai tu to labāko dabūtu, tev ir tādai stundai jābūt. Bet runājot par mani, tad es arī centos, bet to līmeni, to līmeni dabūt, bet es sapratu, ka man nepatīk, esiet cilvēki, nevis robotiņi. Labi, Kādā brīdī tas paliek par darbu, tas ir tā, ka tu gūsti no tā prieka, bet varbūt arī gūsti, bet tas par darbu paliek. Runājot par Dzigu, par deju kolektīvu, kā deju kopu. Pirmais mans ar šiem jauniešiem, kas bija no Lūznavas, jaunieši ļoti labi sagatavoti. Pirmais mans, protams, pirmā doma bija veidot no viņiem tautas deju ansambli. Jo kā visur ir, Rēzeknē nav. Un tā sudmaliņas pagriež uz 180 grādiem. Es sapratu, ka nebūs tautas deju ansamblis, būs dejosim savam priekam un centīsimies baudīt. Jā, reizē man pārmet, ka kāpēc tu būs nedrās, citi vārdi nav. Kāpēc tu nedrās? Vai baudam kādu drāšanu. Wow, tas ir, man patīk. Man patīk dziedāt, man patīk spēlēt. Kāpēc agrāk? Tagad arī reizēm. Es kaut kā retāk, es nezinu, kāpēc. Tagad mēs braucot uz koncertiem, pārsvarā no koncertiem kaut kādiem, autobusā bija nākamais koncerts ar visiem dančiem, ar visām dziedāšanām, un man patīk dziedāt, man patīk spēlēt. Es pat to sauktu par meditāciju. Bieži vien ir tā, ka tu mājās paņem kokli un ja būtu mikrofons, tad tur būtu kaut kādi jauni skaņdarbi noteikti. Es bišķiņ dziļāk rokos parasti, kāpēc tas tā notiek. Un viens no stāstiem, kā agrāk arī bija, tā, ka cilvēks nomira saimē, toreiz tuvāk mežam dzīvoja, aizgāja uz mežu, notika koku, uztaisīja kokli, un ja vajadzēja padomu, tad kurā dienā sēd. Šodien līdz, rīt līdz, nelīdz, kad ir jāsēr ar. Tad ņēma kokli, tā bija skrūtīm spēlēja, apgūlās, un visas atbildes atnāca. Tā kā tā, skaņa ir vibrācija, un tāpēc man patīk, jā. Tātad, tu esi, kā jau minēji, dziesmu un deju svētkos, vairāk uz deju pusi, protams, virsvadītājs. Vai tu esi tas cilvēks, kurš velk palagu vairāk uz tradicionālās dejas pusi, mēģinot, varbūt, kaut kā? Redzi, par
Tas ir mans darbs. Mans darbs. Tā es strādāju, kad tās choreogrāfijas cenšos vilkt uz to tradicionālo dejas pusi. Par virsvadītāju izvēlās tanī brīdī noteikta mākslinieckā grupa, cilvēku grupā, vai tu būsi virsvadītājs vai nebūsi virsvadītājs, un vai tavu deju ņems vai neņems. Pagaidām man ir veicies, vismaz dejas ir ņēmuši, bet par virsvadītāju es neesmu katru reizi bijis. Bet varbūt pastāst mazliet vairāk arī par šo aspektu, kādi ir tie pienākumi tādi virsvadītājiem? Virsvadītājiem ir ļoti vienkārši pienākumi. Pirmkārt, tu priecājies, ka tu esi virsvadītājs, ka tevi ir pamanījuši, ka tevi uzticās strādāt uz laukuma, uz lielā laukuma. Tas izskatās ļoti grandiozi, ļoti neiespējami un wow, bet īstenībā tā tas nav. Jo tur ir ļoti matemātiski aprēķināt, ko tu vari darīt uz laukuma. Katrs kolektīvs dejo sava laukuma ietvaros, kuri ir atzīmēti tagad ar punktiņiem, pateicoties Ingridai Saulītei, kura ieviesa šo punktu sistēmu uz laukuma. Numerācija laukumā, sauksim kaut kā savādāk. Ir sasprausti numuri, tev ir savs laukuma centrā numuriņš, tu dejo uz 10. laukuma, un dejo to deju, kā tu viņu zini, tev nekas nemainās. Varbūt skatītāju virziens mainās, lai tas zīmējums lielais veidotos, un varbūt kaut kāds pārgājiens aiziet tur uz citurieni. Tas ir strādājot ar zinošu deju kolektīvu, kurš pārzina šo deju materiālu, un tu nevari viņu nepārzināt, jo tu esi piedalījies skatē, kur tevi ir izčakarējuši, vai pateikuši paldies par darbu. Tas ir ļoti vienkārši. Uz laukuma strādāt ir ļoti vienkārši. Tas saka, nav nemaz tik traki. Nē, tur ir viss aprēķināts. Tāpat Ingrida Saulīte ir aprēķinājusi soļu garumu bērniem, cik tu vari laukumu šķērsot, cik metrus cik taktīs, cik metrus noiet, vai kājām, vai teciņu, vai polku, vai galopu. Tas viss ir aprēķināts, un tur tīrākā matemātika īstenībā. Tikai tev ir jāzina, ko tu gribi rezultātā, kādu zīmi dabūt. Bet nav tā gadījumā, ka arī, veidojot to choreogrāfiju, jau visi, kaut kādā ziņā skatās uz to arī no viedokļa, kā tas izskatīsies un vai to varēs uzlikt uz režģi? Jā, ja tu saproti, ja tev ir pasūtījuma darbs svētkiem, jā, tad tu domā par to. Bet noklusējumā tāda doma nav jau prātā? Reizēm, jā. Teiksim, tagad man ļoti nepatīk, kad tur kaut kā liela vai es ļoti samulstu. Man tas, mēs katrs darām, sētnieks arī dara savu darbu, ja viņš izdara labi, bet mēs nenākam pie sētnieka, tur reizēm aizējam, jā, pateikt, kā kurš. Un bieži vien ir tagad tāda taisa deju jaunu kaut kādu, dzigai, šitā svētkos darēt. Nē, es lemju, vai viņi būs svētkos, nē, es lemju, vai viņi būs vispār uz laukuma. Vienkārši centies darīt labu lietu. Jā, bet zemapziņa, es tā nē. Zemapziņā jau nepavēlēs? Nē, vēlēties, jā, bet vai taisot deju, vai es domāju jau par lielo laukumu? Neapzināti, tā ziņā. Okay. Par Abramu polku. Tātad šo es nolasīšu, lai būtu precīzi. Okay. Tad Ježeblī arī šobrīd tradicionālajā dejā, to dejojot, ir tāda izsviesta kāja uz priekšu. Vai tu to ieviesi, izveidojot choreogrāfiju Abramu polkai? Vai tas bija jau pirms tam tradicionālajā dejā? Vai tu tā teikt redzēji un tad tu atstāji to Abramu polkā, vai tad, kad tu taisīji to choreogrāfiju, tu viņu ieviesi? To es nemācēšu atbildēt precīzi, vai kurš bija pirmais, Vista vai Ola. Bet
Bet es zināju šo deju, bija arī mūzika, mēs ierakstījām ar kapelu mūziku, nosaucām par Abrama polku, tur Igauns tur kaut ko bišķiņ pielika, bet viņi laikam beigi neatšķirās no tradicionālā izpildījuma. Un mēs viņu ierakstījām, un es viņu nesāju, jo es nevarēju, man nenāca pagaidām, tas neklapējās kopā, jo mūzikas akadēmijā, es nepabeidzu par tām mācībām, pēc tam apzinātā vecumā jau es vēl beidzu klātienē mūzikas akadēmiju, kur arī Harijs Sūna pasniedz, arī pēc tam Ernests Spīčs arī bišķi mums Harijs Sūna vietā, un tad bija kaprālis Juris, kurš Barišnikovu ir uzaudzinājis. Ko tu pabeidzi tieši mūzikas akadēmijā? Horeogrāfs. Mākslas bakalaurs, mākslas zinātņu bakalaurs, horeogrāfijā, laikam tā tur bija. Lūk, un paņēmu un aizlicu uz Konģeni, nu. Abrama polka. Jā, Abrama polka. Jā. Un Konģenē, ja mūzikas akadēmijā, mums tās ebreju dejas mācīja bišķi savādāk. Bija šie visi varianti tādi. Jā. Mums bija tās citādi dejas un raksturdējas. Un man tas kaut kā nenāca. Un tad, kāpēc uz šo mūziku dejo šādi, arī tas, labi, ok, viņa ir tāda. Un pirmā vispār Abrama polkas horeogrāfija bija no Gaidas Ivanovas no Prēļiem, kurā ir vienkārši deju kolektīva vadītāja, ļoti spēcīgā Gaida. Tā arī kolektīvs saucās Prēļos, un viņa uztaisīja pirmo horeogrāfiju, bet es vēl viņu, jo it kā, kapeles dzigas ierakstus, tā kā man būtu pirmā roka. Te arī daudz var stāstīt, kā ir uz tiem pašiem ierakstiem veidojušās citas horeogrāfijas, kuras dejo svētkos, jau zināmu iepriekš pieminēto autoru. Lūk, un man kaut kā, nav. Es parasti mēģinu darīt tad, kad, pēc izjūtām, daudz ko. Un tad mēs spēlējām ar kapelu, mūs uzaicināja ar kapelu vienā pasākumā, tā kā vienas bankas noslēguma pasākums, kur bija šīs tautības cilvēki, kuri mainot pīpes, pīpējot pīpes, tas ir vakara pasākums, pirtī ar visu kaut ko tur, balīte, pēdējā balīte vienai bankai, nesauksim vārdos. Un tur bija tie ebreji. Un viņiem neko nevajadzēja. Viņi visu laiku tik metā ne to, ko mums mācīja Konģenē, bet viņi visu laiku meta tos lokus un tik kāju izper un met loku, un man tas bija un īstenībā es neko nemainīju, gandrīz vai neko neizdarīju ekstrā, mainot to Abrama polku, kādu viņa tradicionālajā dejošanā. Es tikai pieliku zīmējumu, bet man tas bija tāds pamatojums to darīt. Tieši tad es zinu, ka jā, tas ir pareizais, bet līdz šim ar šito man... Tas varbūt arī ir jau dažādas, izpildes, un varbūt, ka tas ir tas, ko varbūt vairāk māca, bet šis ir, nemazāk tradicionāls. Jā, bet par to, kā es izperšanu, ir laikam, ir jāpieraksta, ir rakstītajiem vārdam, ir baigais spēks, un hop, elektrība beigsies, un nekā nebūs, viss pazudīs, visa informācija, bet šis viss paliek. Ka tas ir jāpieraksta, bet es vēlreiz par to, par to improvizāciju, kad, es nepakļaujos. Es nepakļaujos tam akmenī iecetstajam. Es zinu, ka ir vēl ka var dažādi savādāk. Un ko man pierāda Dančos tie jaunieši, kuri to reizi dejo vienu un to pašu deju, un viņi izdarā savus visādus horeogrāfiskās norises paveidus. Wow!
profesionāli. Es ne pie kā nepiesaistīju. Tas vienkārši sanāca tā. Tā vienkārši sanāca, jā, jo muzikāli tu dzirdi ebreju bišķiņu skaņu, to garšu bišķiņu jūtu, jā. Jo bieži vien nav daudz kas izskaidrojums. Varbūt, jā, normāls ķīmiķis var kaut ko izskaidrot, arī organismā ķīmijas iedarbības. Kāpēc es par ķīmiju? Man tētis mūrēja arī šķitiņus. Man pēdējās nedēļas kaut kā vairāk saskāros ar to. Es zinu, tas ir krāsnis? Vai? Jā. Mūrēja krāsnis un viņš to zemi mālu lika uz mēles. Un sajūta, kura ir īstā grants, kas derēs tev, lai tas nesaplīstu tev krāsnis. Un šito es vairākās vietās šito nedēļu saskāries, ka tieši par šī tēma, ka izskaidro, kas tas ir. Grieķu māls. Papildus maņa tāda. Kā tu redzi tradicionālās dejas ir danču attīstība Latvijā, teiksim, kur tas varētu aiziet tavuprāt? Kāda ir tava vīzija, redzējums? Kā tu to redzi? Kāds ir tavs minējums un varbūt vēlējums? Vai viņai kaut kur ir jāaiziet? Es domāju, ka viņai nekur nav jāaiziet. Tas stabili ceļi. Jā, viņa jau ir uzņēmusi savus apgriezienus tradicionāli, jo mēs daudz ko neapzināmies. Tradicionālajos dančos ne tikai tie, kas netiek lielajos kolektīvos dejot, jā, tie, kuri it kā, arī tas nav pareizs apgalvojums. Tie, kuri, jo tā skatuviskā deja, latviešu skatuviskā deja, mēs par dančiem runājam tagad, jā? Par dejušanu kā tādu. Labi, es iešu citu ceļu. Latviešu tautas dejas noteicēji agrāk bija valsts tautas deju ansamblis Daili. Valsts tautas deju ansamblī Daili, ko vadīja baletmeisteri, dejoja tie beigušie baletskolas studenti, kuri netika baletā. Viņiem nebija ko darīt. Un viņi pārtapa par valsts latviešu tautas dejas ansamblī Daili, kur dejo baletnieki. Kuri mēģināja arī dejot to latvisko, bet caur savu domāšanas prizmu, tas ir caur to skatuvisko. Pārējie mēģināja tam visam pieskaņoties, visu tautas deju ansamblī, tam klasiskajam veidam, kā to darīt. Visos ansambļos nevarēja tikt, ja tev nav dotības, kaut kādas baigās dotības. Viens no tādiem man tā liekas paveidiem, kā ir radušies arī tradicionālā. Jā? Mēs nerunājam par laukiem, kur viss notiek, balli bija, tradicionālās dejas bija. Un tiem cilvēkiem, kuri netiek ne tur, johambas, bet es gribu dejot. Un tad meklē kaut kādus virzienus, varbūt tā tradicionālā dejošana ir parādījusies. Bet viņš grib dejot, viņš tāpat laikā arī tur ir dziedāšana, tur nav jau tikai, arī dzied, vai ne, dančos, jau tā. Tā kustība ir pārvērtusies par tādu diskoteiku tautiskajās norisēs. Jauniešu tusiņš, principā, ne? Baigi, man liekas, nedzied īsti tā vairs, jā. Labi. Bet tas cilvēks pats jūt tieksmi pēc kaut kādām tādām darbībām, un tas nav tikai, tas nav tusiņš. Tas ir īstenībā reizēm neapzināti iet to ceļu. Tas ir attīstībai. Visi, mūziķi, kas spēlē mūzikas instrumentus, viņam ir jādomā 5 soļi notīs uz priekšu. Matemātikā viņi ir sekmīgi, tāpatās dejošana kustībā, ritma izjūtā, tur baigi dziļi ir īstenībā jārokās. Tas nav tik vienkārši, jā. Un vai viņam kaut kur ir jābūt, kaut kur uzdejot tradicionālo deju uz Marsa?
Nu, varbūt, ja parādīsies, kurš aizved uz Marsu. Bet tā kustība jau ir kā attīstības, viens no attīstības jauniešu, ne tikai jauniešu attīstības elementiem, gudrības saglabāšanas elementiem, ko varbūt mēs reizēm neapzināmies. Mēs gribam ielikt kaut kādos rāmjos, kur nav rāmju, un tāpēc latvieši bieži vien parādās uz citu tautu fonu, braukājot kaut kur pa pasauli, pa kaut kādiem festivāliem vai vienalga ekskursijās. Tu saproti, ka pie mums dzīvo ļoti gudri attīstīti cilvēki. Jā. Vai viņai vēl kaut kur vajag būt? Nē, viņi ir. Tāpat kā maize plauktā. Nu, redzi, tas tā kapitalistiskā iekārta, kas tevi grūž, lai tu gribi labi dzīvot, tu skaties, kā tur labu mašīnu, gribi labu mašīnu, gribi labus dzīves apstākļus. Tev jāņem kredīti. Tu paņēmi kredīti, strādā, jā, un tev neatliek laika, tu esi nostrādājies tādā, bet kamēr ir jaunietis, kamēr ir students, viņš tik daudz nedomā par to, kā nopelnīt maizi. Nu, dažiem, kuriem nav tādi apstākļi labi, kuri ir no netik bagātām ģimenēm, protams, viņam arī ir jāstrādā, bet viss ir iespējams. Un tie gudrākie, spēcīgākie cilvēki ir tie, kas ir izgājuši riktīgi pārbaudījumu un ir paspējuši uz visām vietām. Punčuļu kadrļu... Pārdevis kungi. Jā. Mans mērķis bija veidot Gatves dejai prototipu, bet latgalis, tas ir kāžu deja, lai būtu kāžu deja, un es meklēju atbildes uz šo jautājumu arī caur ekspedīcijās, kā tad tajās kāzās ir bijis, un principā Punčuļu kadrļā gan muzikāli, gan norises ziņā attaisnoja manus meklējumus, ka tā varētu. Tas viss tik tādā ļoti ātri, un ja tu meklē ja tev ir jautājums, un tu meklē atbildi, un ja tev viņš ir patiesi, atbildi atnāk pati. Kaut kādos ceļos, jā, es tagad par to mistisko, bet Punčuļu kadrļa bija viena no tām, kas man deva iemeslu veidot to kāžu godu soli tādu, kādus viņš ir, un paņemot to muzikālo materiālu, jo tur tie visi teksti ir iekšā. Un man parasti cik es sapratu, ka brauca tās kāzas bija, jā. Kāzas bija uz 2 galiem, katrā galā pa 3 dienām un ar visiem dančiem un ar visām dziedāšanām. Un iedomājies tagad, toreiz ar Harley Davidson nebrauca, brauca zirgu ratos, manāmi skaitot zvaigznes pa laikam. Un tad es aizbraucu uz to galu, uz kāzām, cik foršs gabals. Es jau nemāku pierakstīt, un es viņu dungoju. Un es viņu ratos, viņš man izkritās, atbraucu, jāiet slavu govis, barot lopi, un pēc kāda brītiņa es viņu atceros, mēģinu savas ermonikas sāk spēlēt. Viņš ir it kā tas pats, bet jau savādāks. Kurš ir autors? Ilmār, mani jautājumi ir beigušies. Paldies tev par atbildēm. Jā, tiekamies Deju plačos. Lai veicās. Aiziesim uz danču pasākumu kādu. Jā. Paldies. Paldies tev par interviju. Man bija vēl viens jautājums īstenībā. Tas nekas, kas man kamera ir ieslēgta. Varbūt, es nezinu, bet varbūt ne tikai par ģēžiem, bet varbūt ir par vēl kādu tradicionālo deju kaut kāda tev
Nu, esi bijis klāt, ka viņa ir ieviesusies, vai Jā, mīļie draugi, un to, kad es sāku savas ekspedīcijas, Muna Taņta, Leontiņa, Ļoņeta, Bielogrivu, Ļoņa pie Viļāņiem, Radapoļa, Lagunus, kur dzīvoja. Čižiks ir manis pierakstītais no manas tantes, jā. Un interesanti ir, kad tā interpretācijas arī ir, un tas ir tiešām, tur tāpatās kā akordeonists saka, puncuļu kadruļē manējā. Čižiks ir manis pierakstītais. Man arī ekspedīcijā daudz nekur nevajadzēja, manas tantes, tēta, brāļi, māsas, visi bija pietiekoši gudri. Dzīvās enciklopēdijas. Jā. Labi, varbūt vēl kaut kas ienāk prātā. Vēl, un tad es nezinu, Sarmīti, esat tajā? Jā. Mikitā. Jā. Mēs ar viņu pie Adeles gājām, braucām. Sarmīti tanī laikā dejoja Dzigā, un viņa bija tā pedagoģiskā skolas, pēc tam skolotāja institūts, viņa pārgāja vēl papildus mācīties. Viņa mācījās kā pedagogs, dejoja pie mums, un mēs bijām uz tāda kopējā viļņā gan ar Sarmīti, gan tie visi, kas piedalījās. Tā pirmā Dziga bija tādi, tiešām viņiem arī interesēja, kas notiek folklorā. Tā mēs braucām arī uz ekspedīcijām, un Adelētē, Mikitā, Adelētas to es tev visu. Lēca Māris Susējs, tagad jau viņš tur ļoti labs skolotājs, un tas arī vēl viens stāsts ir. Ir tās Adeles mazbērns, ir Māris Susējs. Māris Susējs ir beidzis Daugavpilī laikam aktierus, bet viņš strādā par skolotāju, par mākslas skolotāju. Un vada pasākums ļoti atraktīvs, un viss tur tāds paskaidrs, baba Adele. Bet no viņa stāsts ir, viņš arī, viņš viss par to trīs, viņš ir pašā pierobežā, kur lai Indrā laimes muzejs, jā, labi, Indrā, jā. Viņš strādā Indrā, mazā skoliņā, lauku, un tagad viņš saka bērniem, viņš tos bērnus, tas formāls mazais bērnu skaits, ka tu viņam vari daudz ko iedot gudru un forši. Un tas saka, uzrakstiet tagad tās Ziemassvētku apsveikumus, kam jūs uzzīmējiet, tur uzrakstiet. Un saka Daosaram, kā viens tur, sauksim viņu par Jānīti, viņš uzrakstā nevis mammai, nevis tētim, bet šoferešam Pīteram, kurš katru reitu mani dzīmā vasarā Jannu vīnas vītas vienmēr ir laicīgi, ka, tas tāds. Tas ir arī atbilde par to, ka, labi, es strādāju tādā, horeogrāfijas pasaulē, kur it kā trinos ap tiem visiem cipa zvaigznēm un tur filmu, kameras, televīzijas, rādio un viss pārējais, bet tas šoferēts Pīters ir 100 svēžnošu labāku darbu dara, un viņam nav vajadzīga kamera, Jā, viņš dara labu savu lietu. Jā. Jā. Es vēl taisos, vēl jautājums. Tā kameru es ieslēdzu, skaņa būs. Nē, tur nevajag sēdēt. Gribu sēdēt, galvenais jau skaņa. Kadriļas. Jā. Kadriļām pastāst, taču arī, Kadriļas, jā, bija mans it kā diplomdarbs, un es sapratu, kad arī to, ka ko es sapratu? Labi, es subjektīvi personīgi sapratu to, ka tur arī baigi nebija noteiktu, nebija kaut kādi baigie noteikumi, noteikti secības bieži vien, protams, sāk ar kaut kādu lēnāku iepazīšanos, ja tas ir, bet bieži vien tā negadījās, ka tagad jau mēs tur satiekamies un ir svešie cilvēki daudz un vajag kaut kādu iepazīšanās turi, ja? Bet
kas Pīteram Garmaņistam īgo golā. Dūmošana, nu, Rikavas kadrī, jā, kā piemērs ir. Dūmošanas gols. Protams, priekš skatuves mēs jau stāvam, esam gatavi, mēs zinām, bet toreiz dūmošanas gols. Es arī ar Ontonos nadomcošu stasēt, es ar tevi tu gribu. Es domāju, ka tur mainījās arī. Pilnīgi tur, gatavi, jo, nav, es uzskatu, ka nav noteikti tāda, mēs esam tagad Visu rāmīšos. Rāmīšos, jā, bet tur vēl viens ir aspekts, ko es tā staigāšanai. Vienos svētkos mums Valdis Celms bija kā konsultants zīmēm. Zini, kas ir Valdis Celms, ne? Viņš ir dievturu, man tā liekas, šis Veidotājs, viņš tam dibinātājiem? Viens no dibinātājiem, un viņš ir dievturu prāvests, Sludinātājs. Viens no galvenajiem, labi, jā. Un ka tām zīmēm ir nozīme, jā, un tā ir vesela zinātnē, sakrālā ģeometrija, jā. Ģeometrija, sakrālā ģeometrija, arī tu to dari neapzināti noteikti, jā, bet zemapziņā varbūt tev kaut kas, kā māksliniekam, ja tu to veido. Un ļoti viņš pateica tādu frāzi, ka tā zīme, kas ir izstaigāta un paliek it kā tukšums, viņa vienalga strādā. To bišķi visi šitie labi, tagad par baznīcu. Dzīvu tālu, ka tas arī tu gaisā izvicinājies, bet tā zīme vienalga strādā. Un tās kadaļas ir pārsvarā ir krusti, tur ir izstaigāts, visā palete Latviju rakstu. Bet par to secību, agrāk bija zinātāji. Aigars Lielbārdis, viņš arī pie mums dzīvojās, mācījās mūzikas skolā, kas ir folkloras krātuvē strādā tagad profesors, viņš ir doktors. Mēs ar viņu ļoti labi pazīstam esam. Un par ko tagad es aizgāju to citu ceļu, un par tām ekspedīcijām braukājot, es ar vien vairāk sastapos ar tām rakstītajām grāmatām, kas tantēm, kuras āstēja pret rozēm, pret visādiem. Un tie pantiņi bija rakstīti, Tā kā, lai ārstētos. Jā, tās ir tās, sauc viņas par rakdām, laikam. Zintnieki, vārdotājs. Un ar tādām vārdotājām es sastapos, un tad es Aigaram saku, tā ir riktīgā tēma, un viņš arī uzrakstīja, tā liekas, grāmatu, un viņš to, bet stāsts ir par to, kad tas, kas bija rakstīts grāmatā, viņā neatļāvās. Jā, viņa teica, man vecmāmiņa stāstīja, teica, pierakstīja meiti, viņa pierakstīja, bet viņa nedrīkstēja to darīt. Tas nodevās tikai no mutes mutē, ja tu būsi spējīgs to izdarīt un izārstēt cilvēku, tu no mutes mutē tev bija jāiegaumē. Un tāpēc arī tās kadaļas, varbūt zemapziņā mēs staigājam šādā veidā, ne savādāk, jā, vai arī mainam kaut ko, un tā secībai arī ir baigi dziļi, īstenībā es ļoti dziļi roku, un es gribu saprast arī... Tā metafiziski. Jā. To burdēvi un kaut kādu pie tiem ūdeņiem vēl tā burošana. Pat tas tā nevainīgi. Un izrādās man ir māsīcei dēls, ir kapteinis, tad vēl tur attālāk ratiniece ir meitene par kapteini ir aizgājusi. Kā baigi daudz vairs. Dzimtskokā jau tā. Jā, ar jūrniecībām kaut kādām festivām. Un no kura gada tu burā? Es no 90. Mhm. Jau no 90.
man šķita, kad es gatavojos intervijai, es arī apzvanīju savus, un Ernests Spīčs man uzrakstījis šādi. Ilmārs sāka ar deju folkloras kopas ideju, un sākumā sadarbojāmies Dandari, Dzīga, Musturs. Tad kaut ko nevarēja sadalīt, un ideja izplānēja. Sandra Stara aizgāja prom, jo negribēja skatuvisko deju, un nodibināja no mazajiem dzigučiem savus vīterus. Pajautā, kas īsti bija. Vai melno virtuvi nevajag mazgāt? Es tikai varu, nezinu, vai tas ir jāstāsta. Melnā virtuve, nē, tā gluži nebija, ka Sandra bija no sākuma kapelā. Viņa bija kapelā, un tad kaut kādā brīdī reizē vadītājiem uznāk kaut kādi untumi, un te viņš uzskata, ka nav vajadzīgs. Varbūt tas arī bija, vārds sakot, Gunārs Igaunis. Sandra teica, ka viņai nav vietas kapelā. Bet kāpēc tas bija? Tas arī varbūt tur Gunāra sieva kaut ko tur ietekmēja, varētu būt tā. Bet līdz ar to Sandra izveidoja folkloras draugu kopu Vīteri. Labi, varbūt jautājums nav tik ļoti par to, kāpēc, ka Sandra aizgāja, bet vienkārši, kas notika, un arī jums mainījās taču repertārs, tagad Dziga ir skatuviskā. Jā, skatuviskā, un teiksim, es savas dēļas arī veidoju, kad uz tiem pašiem, teiksim, folkloras principiem, kā tā pa lielam jau visi veido, kad ir muzikālais materiāls, tev ir kaut kāda soļu kombinācija, un tad to soļu kombināciju saliec pa pāriem tur zīmējumā kaut kādā. Un es to daru vairāk pietuvināti tam tradicionālajam, bet daudzi choreogrāfi to veido klasiskā baleta elementus ieliekot kaut kādus arī. Un tagadējos laikos arī laikmetīgā dēļ ļoti arī nāk iekšā. Pārfrāzēšu jautājumu. Varbūt jautājums ne tik ļoti par tavu choreogrāfiju, bet jautājums par Dzīgas, kāpēc tieši pats ansamblis mainīja. Ja viņi sākumā bija kā Musturs, Dandari, Dzīga kaut kur bija vienoti, tad pēkšņi tagad Dandari ir ļoti folklorā. Un es saprotu, ka tajā brīdī tur bija tāda kaut kas pa vidu, vai ne? Bet tagad viens ir tīri folklorā, viens ir skatuvē. Un kāpēc tika izvēlēts šis virziens, ja ir atbilde? Tas ir vairākiem kolektīviem. Tas ir atkarīgs no kolektīva. Jā, es katru reizi arī, gandrīz vai tā, kad nāk deju svētki, tad ir jautājums dejotājiem, jūs gribat piedalīties deju svētkos, vai ne? Jā, tad mums ir jāmācās tās dejas arī. Teiksim, Sarmīte Teivāne aizgāja to citu ceļu, ka viņa atteicās no tā svētku varianta. Viņai arī pilns sastāvs, var teikt, viņa var piedalīties arī deju svētkos ar savu sastāvu, bet viņa neiet to ceļu, deju svētku ceļu. Manējie dejotāji tomēr gribēja pabūt uz Daugavas stadionu, izjust to garšu, kā tur ir.